Prioritātes – veselība un labklājība, draudzības skrējiens, vingrojumi, fiziskās aktivitātes, veselīgs uzturs. Radošums un kultūra. Radoša pieeja sporta popularizēšanai, veselīga dzīvesveida popularizēšana jauniešu vidū. Jaunatne un pasaulē. Jauniešos ir mūsu spēks, tāpēc jo veselīgāki un spēcīgāki būs jaunieši, jo spēcīgāka pamata tiks būvēt mūsu nākotnē. Pasākuma mērķis. Parādīt un pierādīt, ka sports un veselīgs dzīvesveids var būt interesants, vienojošs un jautrs. Pienākumu sadala. Kopīgi Valdemārpils un Vandzenes jauniešiem radās ideāla ideja par draudzības skrējienu. Abu organizācijas jaunieši sagatavoja jautājumus un izdomāja vingrojumus, kā arī sagatavoja veselīgas balvas. Spēlēt spēles, pļāpāt par dzīvi, uzzināt vienam par otru gan lielas lietas, gan maziņus sīkumiņus bija galvenais kopīgais uzdevums. Jaunieši visi kopīgi parūpējās par prezentācijas sagatavošanu, pienākumus sadalot sekojoši. Vandzene, teksts, Valdemārpils, video. Draudzības skrējiens. Satikāmies 32 jaunieši. Skrējām draudzības skrējienu 5,5 km garumā. Stoppunktos vingrojām un bijām erudīti jautājumos par veselīgu dzīvesveidu. Paldies Talsu televīzijai, jo pateicoties viņu izveicīgajam operatoram un zinātniskajai korespondentei, ikvienam ir iespēja redzēt, cik labi mums gāja. Ballīte. Skrienot daudz neparunās. Skrienot Vandzenes jaunietis neuzzinās, ko vēl dara Valdemārpils jaunietis, tāpēc tikāmies jauniešu centra savu vietu omulīgajās otrā stāva telpās, iepazinām viens otru. Mēs kā mazi puzles gabaliņi kopīgi veidojām lielo puzli. Aktīvs jaunietis, laimīgs jaunietis. Mazliet aizdomājāmies par būtisko, lieliem mērķiem, jaunām iespējām, neaizmirstot par bezrūpīgu jautrību. Dibeniem gaisā šļūcām ar deguniem pa grīdu. Mūsu secinājumi. Veselīgs dzīvesveids var būt un ir jāizraujošs. Nekad nevajag baidīties riskēt un rīkoties. Mēs nebaidījāmies un ieguvām gan jaunus draugus, gan pieredzi un C vitamīnu visai ziemai. Apstiprinājās tas, ko jau zinājām. Mūsdienu jaunietis ir gudrs, aktīvs un draudzīgs. Viņš ir super!